Man liekas, ka man sāk rēbt galva. Man liekas, ka šī... Drausmīgi grūti domāt. Es nejūtos labi. Man rēbst galva un es tevi sliktāk dzirdu. Esiet sveicināti, man sauc Raimonds Dunki un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šoreiz pie mūsu galda sēžas dāma, kas Dailes teātrī ienāca pusaudžu gados. Teātra mākslu ir apguvusi, pirms tās ir mācījusies apģērbu dizainu, savukārt bērnībā vismaz reizes 20 ir noskatījusies rokoperu Kaupēn mans mīļais. Anete Kursīte. Jā. Čau, Anete. Čau. Un pirms tam runājot par asajiem ēdieniem, tu tik pārliecinoši neizsakies par savām, teiksim tā... Spējām? Spējām, jā. Man garšo vispār asēdieni, bet es pieņemu, ka šis būs ārpus manas zonas, ko es saucu par asēdienu. Es uz stokpatu dažkārt eju, un stokpatā ir tie ēdieni ar tiem cipariņiem, cik viņi ir asi. Es esmu sen atpakaļ pagaršojis desmitnieku. Viņš bija diezgan ass, jāatzīst, bet man šķiet, ka šis tiešām būs tik asi, kā es to vēl neesmu mēģinājis, tāpēc man ir nedaudz bail. Ak vai. Es tikai no katra pagaršošu maziņu, labi? Droši. Kad cilvēki tev jautā, no kurienes tu īsti esi, tu esi teikusi, ka tu esi no Liepājas, lai gan patiesībā tu esi dzimusi Dobelē. Daļu dzīves tu esi dzīvojis, pavadījusi Rīgā. Bet kas tev liekas, kas cilvēkam rada to piederības sajūtu? Tā ir vide, kurā tu audz, vai tas ir, kā tu pati ar sevi mēģini aktualizēties vai izaugt? Kā vide tev ir palīdzējusi nonākt pie tā, kā Anete Kursīte ir šobrīd? Es tieši kaut kad nesen, kad mēs kaut ko runājām ar manu vīru, manuprāt, no kurienes es esmu, es minēju arī Jelgavu, tikai tāpēc, ka mani vecvecāki ir no Jelgavas, un parasti visas brīvdienas, kas mums ir bijušas, mēs braucam pie viņiem ciemos, tad mēs braucam uz Jelgavu. Tā ir visbiežāk manis apmeklētā cita pilsēta ārpus Rīgas. Bet, ja man teikt, no kurienes esmu, es tomēr joprojām palieku pie Liepājas, jo tajā es uzaugu un tajā, tātad es nodzīvoju līdz 3. klasē, un es veidojos, kā cilvēks, kā personība, manuprāt, tajā laika posmā, un vēl, protams, arī pēc tam. Tā vide, kurā es atrados, bija ļoti daudz Liepājas teātris, jo mana mamma tajā strādāja, un tas mani, nezinu, vai teikt, ļoti iespaidoja, bet arī mani savukārt ir ļoti, mēs nesen braucām ar mašīnu, un es sapratu, cik ļoti man ir svarīga daba. Un tieši jūra un meži, un man šķiet, ka Liepāja man iedeva šo sajūtu. Un kas ir tas nebaidītos teikt, liepājnieciskais, kas tev ir saglabājies vēl līdz šim? Jo man pašam arī Liepāja ir viena no mīļākajām Latvijas pilsētām, kur man tā liekas, es varu aizbraukt uz Liepāju, blandīties apkārt, lai kur es ietu, man Liepājā ļoti patīk māju durvis. Jā. Cik viņas ir fantastiskas, tu aizēji, viņi katra ir savādāk, un Liepāja mani vismaz ļoti uzlādē. Jā. Kad es aizbraucu uz Liepāju, principā 2 dienās tu iegūsti to atvaļinājumu sajūtu, kas aizbraucot kaut kur citur, tev būtu nedēļa jāpavada no tām sajūtām, ko sniedz Liepāja. Bet kas tev ir tā sajūta, kas tev joprojām iekšā sēž pat par spīti tam, ka tu tik sen tur neesi dzīvojusi kā pamatiedzīvotājs? Zini, man šķiet, ka... Bet es nevaru, varbūt tas vienkārši bija tas laiks, tad, kad es uzaugu, kad mēs dzīvojām tajā Liepājā. Man šķiet, ka tas laiks bija tāds, es izmantošu vārdu trakulīgs. Man šķiet, ka liepājnieki ir varbūt vairāk tādi trakāki, viņi vairāk varbūt uzdrīkstās, viņi ir varbūt vairāk atvērtāki, manuprāt, vismaz. Bet varbūt arī es kļūdos, jo vienkārši varbūt šis laiks, tie 90. 2000. Gadu sākums vienkārši bija tāds. Bet jā, man ir ļoti līdzīgi, kas man, piemēram, arī Kuldīgā patīk vispār Kurzemes tajā galā. Man patīk mazās ieliņas, man patīk vecās mājas, man patīk šī te koka vecā arhitektūra, tās mazās 1-stāvu, 2-stāvu mājas, kur tu zini, kur iekšā vēl ir krāsns vecā, vai podiņkrāsns, vai vienkārši krāsns, uz kuru tiek gatavots ēdiens. Man šķiet, ka man patīk tas, man piesaista tāda veco laiku sajūta, kas ir Liepājā, kas ir joprojām saglabājusies. Kas, es ceru, nekad nemainīsies. Protams, tur tiek celtas arī jaunas mājas un tā tālāk, bet tā
smarža, tā garša kaut kāda tā Liepājai ir tas vējš arī. Man ļoti patīk vētras. Man tiešām patīk arī ārā būt vētru laikā, ne tikai mājās sēdēt un skatīties caur logu, kas arī, protams, ir romantiski, bet to man šķiet tā Liepāja man ir iedevusi, un tas man tajā pilsētā patīk. Jā, tāda, man liekas, viņa, protams, iespējams, viņa nav dzīvīgāka par Rīgu, bet viņa ir sajūta, ka viņa no iekšpuses tā kūsā. Tāda man ir tā sajūta par šo pilsētu. Kā liekas? Šis jau ir asāks. Mazliet. Bet, Jā. Arī no tām mērcēm, kuras tev varētu būt mājās plauktā. Jā, šī jā. Bet viņš jau kļūst tas. Jā, ok, labi. Jā, vēl ir ok. Teātrī tu nonāci nevis caur kādu svinīgu pirmizrādi, bet īstenībā pateicoties tevis jau pieminētajai mammai. Jo viņai tavā bērnībā nebija tevi kur atstāt. Jā. Mēs paņemam līdzi bērnu uz darbu, un tā tu nonāci Liepājas teātrī. Cik ļoti tev tas iespaidoja to, ka kaut kad nākotnē tu arī savu dzīvi gribi saistīt tieši ar teātri? Nu, ļoti. Tas, manuprāt, tas bērnus saslimdina, es teiktu, ne visus, protams. Es domāju, ka ir aktieri, kuri var vest savus bērnus pilnīgi mierīgi uz teātru, un viņi tā arī nekad nevēlēsies kļūt par aktieriem. Viņi iespējams gribēs pēc iespējas tālāk no šīs profesijas būt. Mans gadījums bija pilnīgi pretējs, jo mani kaut kā tik ļoti vilināja tas, un pret mani arī vienmēr attiecās kā pret pieaugušo. Es biju aktieru vidū savējā, un es skraidīju pa to teātri. Man šķiet, tajā brīdī nebija neviens stūrs, kurā es nebūtu izložņojusi. Es biju ārkārtīgi zinkārīga, un es biju tāds neapstādināms bērns, un es domāju, ka Liepājas teātrī nav tāda vieta, kur es nebūtu aizskrējusi un iebāzus savu degunu un apskatīsies, kas ir tur. Bet Liepājas teātris, man liekas, ir viens no tiem retajiem teātriem, kurš Latvijā patiesi atrodas uz Teātra ielas. Jā. Teātra iela 4. Bet kas no tā laika, tai 5-gadīgajai Anetei, kas teātrī tik ļoti maģisks, šobrīd tev liekas, tas ir tikai darbs. Kas tev toreiz noķēra to pirmo lielo wow sajūtu teātrī? Droši vien tāda spēles sajūta, ka tā viss ir tāda, kā bērniem patīk ļoti spēlēties, izlikties, tur pārģērbties par kaut ko, parūkas. Viss šis tā vienkārši likās kā cita pasaule. Kā tāds Disneylands, principā, kurā jo ne visi bērni tiek teātra aizklausēs šādās. Un man šķiet, tā bija tāda liela brīvības sajūta priekš manis. Kā jau es pirms tam minēju, es jau biju tāds diezgan nevaldāms bērns, un tad tur man šķiet, ka es ja man tagad jādomā par to, tad man šķiet, ka es principā ieejot teātrī, ka es varēju tā ievilkt gaisu, ka es beidzot nokļūstu pat tur, kur man vajadzēja būt. Jo es esmu daudzkārt domājis par to, ka es varētu strādāt arī citā profesijā. Diezgan mierīgi. Ne visās, protams, bet kaut kādās manā lauciņā. Bet šis bija vismaz jāizmēģina šis ceļš noteikti. Nekad neesmu sevi apšaubījusi vai sev jautājusi, vai tiešām man šo vajadzēja. Kaut kā tas tik ļoti fundamentāli un tik organiski salikās. Un tas ceļš tik neviegli, viņš nav gājis viegli, bet viņš tā ripinājās, tā bumba pa to kalnu, ka tev nav īsti citu variantu. Un no tām 20 reizēm, kā minimums, ko tu redzēji Kaupēnmanas mīļais, vai šobrīd joprojām tev ir kāda dziesma no šīs izrādes, ko kaut vai tagad tu varētu bezmaz vai no galvas noskaitīt? Jā, protams, man gan vajadzētu, protams, es varbūt nepareizi vārds. Es kaut kad nesen skatījos vai YouTube'ā vai kaut kur ir uzfilmēts šis Kaupēnmanas mīļais, un es varēju dziedāt pilnīgi mierīgi, es varēju dziedāt dziesmām līdzi. Pat atceros deju kaut kādus soļus. Tu gribēsi kaut ko nodziedu? Nē, tu vari droši nedziedāt. Jautājums bija, vai tu kaut ko no šīm atceries? Jā, es visu atceros, principā visu. Kas ir apbrīnojami, tas iespiežās tik ļoti kaut kur smadzeņu pakausī, ka es citreiz tekstu nevaru atcerēties kaut kad izrādē, man liekas, bet kāds varbūt, ja esmu izrādi nospēlējis, piemēram, 30, 40 reizes, bet Kaupēnu esmu redzējis tik sen, un es joprojām atceros. Šī izrāde man tāds liels stūrakmenis manā dzīvē. Es ļoti gribētu atgriezt atpakaļ laiku un ar šī brīža acīm noskatīties vēlreiz to izrādi, bet ne ar jauniem aktieriem, bet ar visiem veciem, ar Freimanu, ar visiem. Tas būtu ārkārtīgi skaisti, manuprāt. Jā,
Tā iepriekšējā bija tāda indīgāka, asāka. Šī ir tāda, jā. No garšas nianses, tas zaļais ir cukīnī, kā mēs esam noskaidrojuši. Tas ir tas, kas iedod viņai šo te brīvo garšu. Asumziņā mainīt šos te abas divas vietām, jo šis man nelikās asas. Runājot par tā ienākšanu teātrī, atkal jāpiemina kā mammas meitai, vai nav bijis arī tā, ka tā ienākšana teātrī ir no citu acīm liekas, viņai jau viss būs ielicis iekšā, ka viņai varētu būt daudz vieglāk, ka tas var pavērt tev durvis, bet no otras puses tas iedod arī papildus atbildību ne tikai tev, bet arī to pašapliecināšanos padara krietni vien grūtāku. Kā tev bija šeit ienākt, jo es nešaubos, ka tev ir daudzi cilvēki arī teikuši, bāc, tu taču ir viegli, māma visu sarunās. Protams, tāda ir bijuši ļoti daudz sāk, tādas ir bijušas diezgan daudz situācijas. Un tas jau nav arī tikai man, ir, manuprāt, ļoti daudzi arī mani kolēģi, kuriem ir vecāki, kas ir lielas personības un daudz ko paveikuši savā dzīvē. Bet redzi, tu vari ielikt, tu vari kaut ko sarunāt cilvēkam, kad rekur tagad viņam būs vietiņa, vai viņš spēlēs tagad tie izrādē, bet neviens jau cits nestāvēs manā vietā uz skatuves, neviens cits nepabeigs kultūras akadēmiju manā vietā, neviens cits nedomās tās etīdes, neviens cits neizdarīs šo darbiņu. Tas jau ir jāizdara man. Es zinu, ka ir cilvēki, kur ir domājuši daudzkārt par to, ka es esmu tur, kur es esmu pateicoties manai mammai, bet tā vispār nav taisnība, manuprāt. Tas, ka šis ceļš vienkārši sākās tam pateicoties, ka mana mamma bija šajā industrijā. Bet es jau pati paveicu šīs lietas, es pati viņas izdaru. Un paturpinot to, kurā brīdī tu saprati, ka tu esi nopelnījusi vietu teātrī? Kas bija tas mirklis, kad tu pati sev varēji uzsasist, piemēram, knipi un saprast, šis ir pa īstam un es šo savu vietu ar šo lomu vai ar šo etīdi, ko tu pieminēji, ka tu esi tur pateicoties tikai un vienīgi sev? Godīgi man ir ļoti grūti ar šo, joprojām, tikai tāpēc, ka es jau esmu arī iepriekš kaut kad minējusi, es esmu ārkārtīgi paškritiska. Un es laikam līdz šim, es zinu, ko es esmu izdarījusi kaut kādās lomās, es zinu, ko es neesmu izdarījusi, ko man vēl vajadzētu izdarīt, bet es neesmu nekad šādi sev pateikusi, lūk, es esmu nopelnījusi šo vietu. Es zinu, ka pēdējais projekts, kurā es piedalījos, kas bija Džedža Džilindžera filma Perfektie, šo filmu skatoties, mani pirmo reizi uz sevi skatoties, pārņēma sajūta, ka es nevēlējos pazust no šīs skatītāju zāles. Es varēju diezgan mierīgi viņu skatīties, un jā, es piefiksēju kaut kādas vietas, lietas, kur es varēju kaut ko izdarīt precīzāk, bet tikai šis projekts, un manuprāt, tas ir pateicoties bērnam, manam jaunajam statusam mamma. Tas ir man izmainījis šo varbūt skatījumu, ka es vairs neesmu tik kritiska un ka es spēju vairāk varbūt pamanīt savas kaut kādas labās lietas, bet savas labās īpašības, savus plusus. Bet tā teātrī, es domāju, ka būs ļoti interesanti nākamā sezona, jo tieši tagad pēc šī būs pirmā sezona, kad es esmu kļuvusi par mammu, un es domāju, tas mani izmainīs, un varbūt, ja mēs satiksimies nākamajā sezonā uz vēl vienu epizodi, tad varbūt es tev varēšu pateikt, ka, jā, redzi, man pienāca viena izrāde, šī loma, kad es uzsitu knipi un pateicu, re, kur es esmu nopelnījusi vietu šajā teātrī. Ja es vēl laizu pirkstus, tad vēl ir ok. To es pamanīju. Jā. Ok. Ir diezgan mierīgi pagaidām. Labi. Ietērpjot ķepiņām, tu neesi tikai mazliet interesējusies par modi, bet tu esi tikusi arī pie izglītības šajā lietā. Cik tuvu tu varbūt biji tam, ka tu nevis attēloji kādu citu,
ietērpies citā lomā, ja mēs tā tēlēni runājam, bet ka tu būtu tas cilvēks, kurš burtiski ietērptu citus cilvēkus, lai viņi atveidotu šīs te lomas. Lai cik man ļoti grūti gāja šajā skolā. Es ļoti vēlējos pabeigt, es vispār vēlējos iestāties vidusskolā, kas nav parasti vidusskola. Es gribēju kaut ko ar novirzienu, lai man jau ir pamatiņš kaut kam. Un šis apģērba dizains kaut kā viņš pie manis atnāca, bet es necik tuvu nebiju, lai mainītu savu profesiju nekādā veidā. Man ļoti grūti nācās dabūt šo papīru, man ļoti grūti nācās pabeigt šo skolu, jo es redzu, cik manām kursabiedrinēm svarīgi tiešām ir mode, cik viņām labi sanāk, cik viņas ļoti labi prot skicēt, cik viņas ļoti labi prot zīmēt, modelēt. Un man sanāk varbūt praktiskā šī te puse. Es varu ļoti ātri un precīzi sašūt lietas, bet izdomāt man bija ārkārtīgi sarežģīti. Un nebija neviens brīdis, manuprāt, 4 gadu laikā, kad man pat iešautos prātā doma, ka es vēlētos strādāt šajā profesijā. Tagad man tas nodara kaut kur citur. Es to izmantoju, varbūt ikdienā es varu pāršūt kaut kādas sev lietas, vai es varu elementāras lietas uzšūt. Elementārs, jo vienkārši es vairs neatceros, kā veidot piegrieznes, piemēram, tur žaketēm un tādām lietām, bet man tas nebija nevienā brīdī, man nebija nevienā brīdī doma, ka es varētu šajā te profesijā būt tiešām. Bet redzot šo tavu pieredzi, cik reizes vai tev ir bijis gadījums, kad tu gribētu paņemt un slepus pārtaisīt, piešķirt to tērpu kādai lomai, kas tev ir iedot no teātra puses? Kad saproti, bāc, te būtu varējis kaut ko palabot, vai tev teātrī šeit neieslēdzas tas papildus kritiskā acis, ko tu varbūt darīt savādāk kā tie cilvēki, kuri jums ir veidojuši rekvizītus lomām? Man tā ir bijis, bet tas ir tikai tāpēc, ka, un tam, manuprāt, nav, varbūt ir, bet es teiktu, ka, manuprāt, nav nekāda saistība ar to, ka es esmu pabeigusi apģērba dizainu, bet ar to, ka katrs cilvēks jau zina, kas tev labāk izskatās pašam, kā tev labāk izskatās mugurā. Un pārsvarā ar visiem kostīmu māksliniekiem jūs vienmēr varat apspriesties, un tu vienmēr vari piedāvāt, ka varbūt šo kleitu var pa pār centimetriem garāku, vai tieši otrādi pa pār centimetriem īsāku, vai piedurkni varbūt uzlikt, jo varbūt manu kompleksu dēļ man tur, nepatīk manas rokas vai kaut kā tā. Un pārsvarā to tiešām visu var, nevis sarunāt, bet izveidot kaut kādu kompromisu. Un, jo arī kostīmu māksliniekiem teātrī viņiem jau ir svarīgi, lai aktieris jūtas ērti. Un vai, piemēram, ir arī kostīmu mākslinieki, kuri var ļoti forši tev paskaidrot, piemēram, jā, bet, Klau, man vajag tieši tādu fasonu. Es zinu, ka varbūt viņš tur neizskatās proporcionāli tā, bet man tieši to vajag tam tavam tēlam. Un tad savukārt tu vari atspērties arī no šī, kā, ok, tātad tas fasons iztīsies tā, tu vari no tā atspērties un sev uzbūvēt, piešķirt savam tēlam vēl kaut kādu krāsiņu tikai no kostīma. Kas tas ir par cilvēku, kurš vilks tieši šādu kostīmu? Tas nav kaut kāds pārāk liela, manuprāt. Ok. So far, so good. Jā, bet es viņu jūtu. Profesionālajā vidē un teātrī tu ienāci pusauģu gados. Un ko tas tev ir devis? Vai tas nav tā, ka tu tiec iemesta, rupi runājot, gaļas mašīnā? Tas liek, protams, tev ātrāk pieaugt, bet ko tev tas ir iedevis, ka tu esi sapratusi šo dzīves darbu garozu? Ja tu man šo jautājumu prasītu, tad, kad man bija šie 14, 15, kad es spēlēju teātrī, es, protams, teiktu, ka es esmu ārkārtīgi priecīga un man viss tik ļoti patīk un tā tālāk, bet ja šobrīd es uz to paskatos, kā tu ieliec cilvēku mazu, vēl pietiekami mazu, apstākļos, kuros viņš īsti neprot orientēties, darboties, un tā psihe, viņa nav vēl tik stabila. Un vēl, ja ir, piemēram, kaut kādas tēmas, kuras sasaistās ar tavu reālo dzīvi, ir viens brīdis, kad viņas ir ļoti grūti atdalīt. Un tas, piemēram, ko ļoti bieži jautā aktieriem, kā tu izēji no lomas, tas ir, manuprāt, vienkārši tev izrāde beidzās un viss tavs darbiņš beidzās. Tā šobrīd ir. Protams, ir kaut kādas sasaistes ar tavu personīgo dzīvi un tā tālāk, bet tajā laikā
pateicoties arī tam, ka mana mamma bija kaut kur blakus, man bija vieglāk, bet ja viņa nebūtu bijusi, psihiski es domāju, ka tas neatstāja nekādas labas pēdas, jo man tā sakrit, ka visas šīs 3 izrādes, ko es spēlēju vēl pusauģu gados, lielas lomas, neviena no šīm izrādēm nebija ne tāda bērnu izrāde, viņas nebija jaukas, viņas bija diezgan smagas, visas 3 izrādes. Un es domāju, ka tas ir uz mani atstājis, protams, kaut kādas pēdas, bet vai es šobrīd griežtu laiku atpakaļ un darītu kaut kā savādāk? Nē, tas vienkārši man ir iedevis tādu vēl varbūt papildus skatu punktu un tādu apziņu, ka varbūt ne tāpēc, ka man vecāki kļūdījās, nē, es ļoti pati to vēlējos, bet vai es, piemēram, šobrīd gribētu, lai mana meita 14 gadu vecumā šim iziet cauri? Varbūt nē. Ja viņa pati tā kā ļoti degs un teiks, māma, es tiešām to gribu, es nestāvēšu tam ceļā, bet lai, droši vien, ka es gribētu viņu kaut kā pasargāt no tā. Bet šī brīža Anete, ko pateiktu tai Anetei, kas ir tikko kā nospēlējusi izrādi, ja tev tagad vajadzētu un atrodas, teiksim, starp izrāžu posmā, ko tu tagad varētu pateikt? Es varētu teikt, ko es gribu, viņi neklausītos. Es vienkārši zinu sevi. Man bija aktieri, kuri, piemēram, Dainis Gaidās, kurš katru reizi man teica teātrī, viņš saka, lūdzu, nekļūsti par aktrisi, lūdzu, nedari to. Ir simtiem citu profesiju, bet tam nebija jēgas. Bet es droši vien, es mēģinātu teikt, visu uztvert nedaudz mierīgāk, nedaudz. Es biju ļoti lielā sajūsmā par visu, kas apkārt ar mani notiek. Un tie, protams, bija lieli notikumi, un tas bija ārkārtīgi tāds mainošs posms manā dzīvē. Tur nāca viens pēc otru, un es biju ļoti, ļoti priecīga. Bet es varētu kaut ko teikt, bet es vienkārši zinu, ka tam nebūtu pilnīgi nekāds jēgas. Es neklausītos nevienā vārdā, ko es šobrīd viņai, piemēram, teiktu. Un kā tajā brīdī bija vērsties pie aktieriem, tad, ja tu, piemēram, kaut ko scenārijā nesaproti, vai kāpēc ir tā loma jāatveido tieši tā, kam tu tajā brīdī varēji prasīt? Mammai es varēju prasīt, jo mamma viņa nebija pašā pirmajā jaunā Rīgas teātrī, kas spēlē pie Māras Ķimeles, Līzē Luīzē. Tur viņa bija uz dažiem kaut kādiem mēģinājumiem, bet Psihā un Katavu tēti šajās izrādēs, kad es biju kā pusaudzes Dailē, tur viņa bija, manuprāt, abos divos radošajā sastāvā, un līdz ar to jo man tajā laikā bija drusku bail no lielajiem aktieriem, jo tad vēl bija tāds zvaigžņu laiks, tad daudzi bija tādas lielas zvaigznes, un tagad tas varbūt ir drusku mainījies, tagad mēs esam vairāk tādi vienlīdzīgāk, manuprāt, ar kolēģiem, bet tad, man bija bail. Tā, lai varbūt man bija retais, man bija Dainis Grūba, kurš bija vēlāk Katavu tēta laikā, kuram es varēju uzticēties, kurš man bija kā čoms, teiksim tā. Bet tā no pārējiem, man bija tāda, man mamma bija arī iemācījusi ļoti pietāti tieši, viņi man stāstīja, kāda ir teātra noteikumi. Tā es varēju vienkārši skriet un nesties pa teātri, bet katrā ēkā ir savi noteikumi. Tev ir jāsasveicinās ar katru cilvēku, arī, ja tu viņu redzi 3. reizi pēc kārtas šajā dienā, tev tāpat viņam ir jāpasaka labdien vai jāapmēra galva, ka tas ir tikai normāli. Iekikoju. Bet arī vēl Nē, ir as. Man tā liekas, par ātri pateicu. Man tā liekas, ka ir viens vārds, kas novilka vienādības zīmi vārdam Anete. Pagaidi, es nevaru sakoncentrēties to, ko tu saki. Te pateiks vēlreiz šo teikumu. Labi. Viņš tā lēnām aizgāja. Cik vēl ir 4? Vēl ir 4. Bet es zinu, kurš vārds nostājās vienādības zīmē ar vārdu Anete. Vismaz daudz skatītāju acīs saistībā par tevi. Ak, vai es nezinu? Man liekas, ka tas vārds bija Marija. Jā. Kas notiek ar aktieri tad, kad šis viens tēls tik ļoti sauga ar tevi kā cilvēku, skatītāju acīs, protams,
ka bieži vien cilvēki pat uz ielas viņi ir uzņēmuši to, ka pretī nāk nevis Aneta Kursīte, bet pretī nāk Marija, ko viņi tik ļoti pieraduši redzēt seriālā Viņas melo labāk. Tā tev bija sadzīvot ar šo lomu, kurā tu pavadīji, man tā liekas, nevienu filmēšanas vasaru. 7 gadus es tur kopā biju. Un atkal, ja tu man prasītu tajā netei, tad, kad vēl viņa tur filmējās, tad es teiktu, tad es nejūtu varbūt tik ļoti šīs te sekas, varbūt, ko tev nodara tik ilgstoša būšana vienā lomā. Tagad es domāju, ka ļoti grūti sakoncentrēties, jāsaka, es negribu nonākt līdz 10. Vai. Bet tagad es laikam nevēlētos vēlreiz tik lielu zīmogu sev, jo es kaut kad tieši mēs ar vīru, manuprāt, un meitu kājām pie ielu, un es atskārtu, ka bija kaut kādi jaunieši, kuri gribēja nofotografēties, bet viņi jau bija tik lieli, ka man likās, ka viņi ir tā kā manā vecumā, bet tad sapratu, nu jā, loģiski, tie, kas kādreiz bija bērni, viņi jau ir izauguši tā publika, kur skatījās šo seriālu. Nu jā, tas bija ļoti foršs posms manā dzīvē. Man bija ārkārtīgi liels prieks strādāt ar režisoru Sigi, kas mums bija. Viņš man ļoti daudz iedeva. Es, protams, to nemainītu ne pret ko šo pieredzi, ko es ieguvu šajā seriālā. Tieši strādājot ar kameru, man Lauris Dzelzītis, mans lielākais partners, iemācīja tādu improvizāciju, tādu, kad aina jau neapstājas tur, kur beidzas teksts, un mēs, manuprāt, bijām viena no improvizācijas karaļiem ar Lauru Dzelzīti. Un tas mani atbrīvoja varbūt ne tikai uz teātru skatos, bet tieši kameras priekšā. Bet vai es vēlreiz kaut kam tik lielam piekrist, tas bija ļoti, ļoti liels un garš posms manā dzīvē. Bet kas tev bija grūtāk, ieiet šajā lomā vai no šīs lomas tomēr atvadīties? Jo vienā brīdī, kad tu saproti, ka šī negribētos teikt dzīves loma, bet viena no, teiksim, Rašmora kalna lomām, ja mēs to tā varam teikt, kas varētu atrasties tavā Rašmora kalnā no tām, ko tu stēlojies, Marija pavisam noteikti būtu. Bet tajā brīdī, kad tu saprati, ka mēs liekam punktu, filmēšanas laukums vai lokācijas mums beidzas, un Viņas melo labāk arī. Šis seriāls turpinājās, bet mūsu režisors Sigis pameta filmēšanu, un viņš bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es biju šajā seriālā. Es no viņa ļoti daudz ko varēju mācīties, viņš bija ārkārtīgi cilvēcīgs cilvēks, viņš bija tā kā tāds mans vecais tēvs, tāds viens no, viņš vienmēr turēja par mani tādu rūpi, un mēs varējām arī ļoti pasmieties kopā, un es tiešām profesionāli daudz no viņa iemācījos, un tad, kad viņš no šī seriāla aizgāja, tad es arī teicu, ka mēs abi ar Dzelzīti teicām, ka mūsu ceļš arī tad šeit beidzās. Daudz no aktieriem palika, bet loģiski tas ir. Bet mēs bijām tik jau izsmēluši visu, mēs bijām izspēlējuši visu, mēs bijām, manuprāt, 3 reizes saprecējušies, mēs bijām 11 reizes šķīrušies. Mēs bijām klieguši, raudājuši, mīlējuši un tā tālāk, un kad šim vienkārši vajadzēja dabiski beigties. Tas jau bija ļoti, ļoti garš posms, un, manuprāt, tur jau vairs nevar izdomāt, ko vēl mēs abi divi vēl varētu sastrādāt, izdarīt, un kādi varētu būt mūsu mīlas vai naida līkloči. Un es domāju, ka ieiet šajā lomā, manuprāt, bija grūtāk nekā aiziet. Tas notika ļoti dabiski. Šī aiziešana no šī seriāla bija ļoti dabiska. Vai es kodīšu mazgaliņu? Ar vārdu spēli nosaukumā Funk and Hot viņu sauc. Jā. Tu saprati arī, kāpēc? Es neesmu pat viņu norījusi. Kas tur tālāk būs? Es nezinu, vai es aiziešu līdz galam godu vārds. Šis ir ļoti tās... No tā ūdens jau labāk nepaliek, paliek tikai sliktāk. Tu sevi sauc par darba zirdziņu. Tu tiešām uzdos tagad jautājums, jā? Jā, bet vienlaiks es runāju par to spēcīgo kritiku. Kā tu saproti, ka tu daudz strādā? Kā tu vari tik mierīgi parunāt? Mēs varam arī pameditēt. Labi runā, es mēģināšu atbildēt, Padzēt ūdeni. Nav, no viņa nav labāk. Ledus var palīdzēt. Kā tu mēģini apklusināt to iekšējo balsi, kas tevī mīt, kad dažkārt, ne dažkārt, bet bieži vien viņi tev teica, ka tu neesi gana laba. Vai šai lomai, vai personībai, vai mazajās dzīves lietās. Jo paškritika
bieži vien mums ir tas viens no iemesliem. Kā es mēģinu viņu apklusināt? Jā, ar ko? Piemēram, kā tu mēģini apklusināt tās sāpes, kas šobrīd iet cauri? Es nevaru viņus apklusināt. Draugi mīļie, ir vēl 3. Man liekas, ka man sāk reibt galva. Man liekas, ka šī... Ok, labi. Drausmīgi grūti domāt. Ak, Dievs. Kā es viņu cenšos atklusināt tādā veidā, ejot pie psihoterapeita un ar to strādājot. Cenšoties katru dienu teikt, ka ļoti bieži, ka tas, kas skan manā galvā, ārprāts, ka tā nav taisnība. Jo, tas, kas tur skan, citreiz tas ir... Citreiz klausos pat un brīnos, kā var tiešām tik daudz. Ak, mans Dievs. Es nevarēšu tālāk apēst. Ak, man bail to salveti, es nezinu, kam es pieskāros. Jā, es gribu vēl ledus, ielikšu ledus gabalu butē un... Es negribu tālāk. Nu labi, es vēl vienu vēršu, man reāli, man liekas, ka man reibas galva. Es nevaru vairs parunāt. Nu, ko tu vēl vēlies zināt? Es nevaru tev vairs atbildēt. Kā ir ar ledu? Es nezinu, tev labāk. Saldējumi? Apsveicu tevi kā pirmo cilvēku, kas, starp citu, ir tikusi pie saldējuma. Paldies. Mēs esam ieslēguši arī šo faktoru. Jo piens man neiet iekšā, saldējums aizies. Ne, ar ledu jau paliek labāk. Bet man ir ļoti bail no tā, kas tam sekos. Un noslēdzot šo tēmu, kas varbūt ir tā lieta, kas tev palīdz ar šo paškritikas devu iziet cauri, pateici sev dienas beigās, es šodien izdarīju pietiekami. Tas, ka bērns ir ienācis manā dzīvē, tikai pateicoties tam, es pirms tam to nemācēju, to tiešām nepiekopu, es to nedarīju. Un tagad es varu sev pateikt par mazajām lietām, jo tu kā uzbūvē plānu tai dienai, bet, protams, ka ar mazu bērnu tas viss nobrūk un nekas no tā, vai vismaz, ja tu realizē vismaz vienu lietu, tas man ir iemācījis pateikt, bet Anete, ok, tu neizdarīji šīs te 15, ko tu biji, protams, saplānojis, bet tu izdarīji vienu, ar to ir gana. Bērns man tiešām to visu izmainīja. Pirms tam es to nedarīju, es to nemācēju. Priekā. Tur daudz mērce. Tur daudz mērce. Kad viņš sitīs? Apmēram tagad. Nesaprotu vēl neko. Jā. Vai tu atceries lomu, par kuru tu esi teikusi, kurā tev ir bijis fiziski grūti elpot? Kaisls vilciens. Man liekas, tā frāze, par ko es atradu par šo, bija tā, ka tu esi tēlojis akmeni. Jā, arī. Jā. Ka tas esot bijis viens no grūtākajiem mirkļiem, ka ar šo tēru, par šo masku, tu esi bijis tik fiziski grūti, tev sajiet kopā līdzīgi kā ir šobrīd, vai ne? Bet... Es kaut kā tik ātri uzēju to saldējumu, ka es tagad nesaprotu, kas tur tajā mutē man notiek, bet jā. Kurā brīdī tu kā aktieri saproti, ka tu vari salūst, pateicoties vai par spīti kādai lomai? Jo, piemēram, akmens tev fiziski lauza, un tev pieminētā otra izrāde bija Kaisls vilciens. Man emocionāli un fiziski salauza. Kaisls vilciens bija Ragnāra Vaivara interpretācija par ilgu tramvaju, kuras spēlē Blanču, kas ir tāda ļoti liela loma, tāds stūrakmens. Manuprāt, tādā aktrišu dzīvē, un man liekas, kad ir daudzas aktrises, kuras vēlās nospēlēt, vai ir vēlējušās kādreiz, varbūt studiju laikos nospēlēt, viņš man tagad kiko. Tas saldējums tur bija, nospēlēt Blanču. Un šī loma, jo to parasti uztic, varbūt tādām pieredzējušākām aktrisēm, un man šo te uzticēja Ragnārs Vaivars diezgan agrā vecumā, es nemaldos, man bija 25, 26 gadi. Un viņš veidoja tādu jaunu interpretāciju, ka tās divas māsas ir tādas jaunākas, un Stenlijs ir vienīgais tāds, varbūt drusku pieredzējušāks, tā loma tā man bija ļoti, ļoti mīļa loma. Tā man ļoti daudz ko, manuprāt, deva. Tādu trakulības skatuves, tādu visatļautību man Ragnārs deva. Bet viņa bija ļoti fiziski izrāde. Es biju pirmsrādes dienā, es nostājos pie spoguļa, un man diezgan ātri meta zilumu, bet es izskatījos tā, ka es būtu pavadījusi, man kāds būtu turējis pagrabā mēnešiem un sitis, jo es biju, es biju visa noklāta ar zilumiem. Un man bija tāda, Madara Botmana bija veidojusi tādu pēļu kleitu, un man ar to pēļu kleitu bija jāvārtās pa zemi un pa vannu, un man visa mugura bija ar tādiem
punktiņiem, kur tās pērles vienkārši ir iespiedušās man un izveidojušas zilumus, un es izties vienkārši drausmīgi. Bet kurā brīdī tu kā aktris vari pateikt, varbūt... Tu vari jebkurā brīdī. Man bija viens brīdis, kad es Regnāram tīri emocionāli, kā es saku, dīdīties arī krēslā, tīri emocionāli pateicu stop, ko viņš saprata, jo es loģiski kaut kur salūzu, jo man vienkārši pietrūka fizisku un mentālu spēku. Tas bija tuvu pie pirmizrādes, bet es neteiktu, ka tas bija slikts brīdis. Tas vienkārši iedeva man vēl kaut kādu jaunu krāsu, jaunu dzinulu. Man vajadzēja salūst, man vajadzēja paraudāt, man vajadzēja savākties. Un tad, protams, ir tās, es pieņemu, ka par to var runāt, kad tad sekoja caurlaidi pēc šīm te pārunām, kurās es salūzu. Visu šo izrādi nospēlēju ar tādu apakšsajūtu, kad Regnāri atsienies no manis, man vairs nav spēka, lūdzu, es gribu vienkārši atpūsties, es gribu mieru. Protams, pēc šīs caurlaides, kas ir loģiski, viņš teica, tagad tu nospēlēji, tagad es dabūju to, ko man vajag, kas nav, protams, tu pēc tam nespēlēji šo izrādi ar tādu apakšdomu, ka tu gribi, lai režisors tev liek mierā, bet tas ir kaut kāds veids, kā tu no sevis vari dabūt ārā, kas varbūt nav veselīgākais, bet arī tad es biju jauna, un tagad man varbūt ir citi instrumenti, ar kuriem es varētu dabūt no sevis ārā kaut kādas šīs nokrāsas vai šo spēku vai šo bezspēcību tieši otrādi. Tad tādu nebija, tā pieredze man arī nebija tik liela, un tad ir citi varianti, kādos veidos to panākt. Un jā, akmens savukārt tas bija tīri fiziski grūti, bet arī savukārt, ja tas bija fiziski grūti, tas bija arī pēc tam mentāli grūti. Kas ir šobrīd tas, kas tev palīdz restartēties? Iziet varbūt ārā no savas komforta zonas. Pat no komforta zonas, bet kas tev ļauj uztaisīt to klikšķi un no jauna uzņemt spēku sevī, iet tālāk? Man tas tiešām ir kaut kāds laiks ar ģimeni, man tas ir aizbraukt uz laukiem, aiziet salasīt tomātus uz siltumnīcu, pavadīt tiešām izvākt malku no šķūņa ārā, malkas tālāk piedalīties. Kaut kāds tāds, es vienkārši sen nebiju. Tagad, kopš ir Elza, šī bija pirmā vasara, kad Elza ir tik liela, ka viņa skraida, līdz ar to es varu arī kaut ko sākt palīdzēt arī vīram, vecākiem laukos vai saviem vecvecākiem. Un es piefiksēju, cik forši ir darīt darbu ar rokām, jo tu dari, un tā ir tāda meditācija. Tu vienkārši, es jūtu, kā man smadzenes atslēdzās, un es sāku kārtot kaut ko tajā savā galvā. Un tas, manuprāt, man palīdz no kaut kādiem smagākiem periodiem atslēgties, ja vienkārši aizbraukt uz laukiem, labi uz jūru, kaut vai pastaigāt, vienalga uz mežu pastaigāt. Bet pa lielam man prasās kaut ko darīt ar rokām, kaut fizisku darbu, grābt, slaucīt, tādas lietas. Priekā. Ak, vai. Tu jau zini, kas tas būs? Es izīliešu skorpionu. Man tā liekas vēl viens projekts. Arī kā tas tad jautājums uzreiz pēc ēšanas. Wow! Ir atriebējis. Wow, jā. Filmēšanas laukumā, tu par šo filmu, bet par šo projektu, un tu esi minējusi, ka liela daļa sastādīja improvizāciju. Jā. Kaut kas tur tāds bija, jā. Bet tev kā cilvēkam, kurš ir pieradis par to, ka tev vienmēr ir plāns, tev vienmēr ir scenārijs, pie kura mēs šobrīd laikam absolūti esam nogājuši no sliedēm emocionāli. Un ko tev nozīmēja tas, ka tu vari atrauties no kaut kā, ka tev nav jāpieturās pie kaut kā uzrakstīta, ka tu vari ļauties tam mirklim? Tu pieminēji jau šo improvizāciju ar Lauru Dzelzīti, bet ko tev šī papildus lielāka tā profesionālā brīvība atriebēja laukumā, ko tev tas iedeva šeit? Ļoti svarīgi tas, kāds tev partners pretī. Jo, ja tavs partners pretī neimprovizē vai nav šajā spēcīgs, tad tam nav nekādas nozīmes, jo tu nevari viens pats to. Tu vari, ja tev ir viena paša maina ar sevi, tad jā, bet divatā tev vajag partneri. Es neatceros vairs, kāds bija tās jautājums, ko tu gribēji par improvizāciju zināt. Pārfrāzējot, uzdodot tev absolūti citu jautājumu, vai ir kāda no tevis improvizētajām, uzfilmētajām mainām, ko tu atceries labāk nekā tā,
kurai vajadzēja būt uzfilmētai pēc scenārija? Nē, es godīgi šo visu, piemēram, arī viņas melo labāk un atriebies, es godīgi viņas esmu izdzēs uz kaut kur to failu, es neatceros vairs. Es neatceros vairs, piemēram, ko mēs viņas melo labāk. 7 gadus darījām sketros, ka visu laiku bija drāmas, bet... Un Andris Buls bija tev tēvs? Jā, kas bija interesanti. Andris Buls tēvs un Laura Dzelzītes vīrs. Super kombo ar vecumiem, bet nē, es tiešām neatceros. Nē, tiešām neatceros šobrīd. Noteikti ne, ja tu man sākumā šobrīd pajautājis. Varbūt es tev varētu atbildēt kaut kā sakrīgāk, bet tagad es goda vārdus nevaru. Un atskaitot šo krēslu, kurā tu šobrīd sēdi, kas ir spontānākā lieta, ko tu jebkad dzīvē esi darījusi? Godīgi es atceros, ka es vienreiz dzīvē, ka tas man liekas diezgan traki. Man bija gadi 10, varbūt 11. Es ar savu draudzeni izdomāju vakarā no Liepājas līdz Jūrmāciemam, manuprāt, tā saucās, iet ar kājām un stopēt un palikt teltīs. Tas ir tāls ceļš ejams. Tas nebija tuvu un sāka palikt tumšs. Mēs gājām pa šoseju. Un tad mēs izdomājām ceļa malā uzcelt telti. Un mēs pamodāmies govas ganāmpulkā. Tas bija diezgan spontāni, jo, ja mans bērns tagad 11 gadu vecumā šādi izdarīt, jo mēs pateicām, viņi pateica, ka viņi paliek pie manis, es pateicu, ka es palieku pie viņas. Protams, un ja mans bērns tā šobrīd izdarīt, es būtu ļoti pārbijusies. Tas bija stulbs gājiens no mūsu puses, bet, paldies Dievam, mums nekas nenotika, un tas, manuprāt, bija diezgan spontāni. Tas ir šobrīd vienīgais, ko es varu atcerēties. Man tiešām riebs galva, jo kur var redzēt, cik mazu gabaliņu es paņēmu no tās iepriekšējās vistiņas. Tas ir tā kā mikroskopisks gabals. Un es nejūtos labi. Jā, tīri, lai tā aprakstītu, man tagad deguns. Man riebs galva, un es tevi sliktāk dzirdu. Fināls. Priekā. Tu kod lielu gabalu. Ak, vai cik tu lielu gabalu kod? Nē, es tā nedarīšu. Nē, jau pa liels paņēmu. Es jau vairs nesapratu, man liekas, ka tur ir viss jāls tajā mutē, bet... Kad viņš iekakos? Tev jau? Man jau. Man liekas... Mēģinu sakoncentrēties jautājumam. Mēģinu tos viļņus saprast, jo tur tā šobrīd tiešām tur ir tāds... Es mēģināšu iet uz tā viļņa. Tiešām varu vēl parunāt? Es cenšos. Tu esi teikusi ārprāts. Tagad man trāpīja. Ok, nice! Saldējumu! Šis ir tas mirklis, kad beidzot man trāpīja. Es pieliku savu frāzi galvā, mainīties, nezaudējot sevi. Un tā arī, man liekas, ir bijusi frāze, kas tev varbūt ir gājis dzīvē cauri, ka bieži vien tu esi teikusi arī par aktieriem, ka mums vajag vairāk priecāties vienam par otru veiksmēm, arī teātra dzīvē, nevis zākāties apkārt. Ja tev šodien būtu jāatstāja viena frāze tam jaunajam kultūras akadēmijas iesaukumam vai tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri ir uzsākuši, ienākuši kāda teātra, es neteiktu pamatsastāvā, bet viņi startē, kas būtu tā frāze, ko tu viņiem teiktu. Un šis ir tas, ko es maksimāli varu no sevis tev iedot šobrīd. Skaidrs, sapratu. Jo šī bumbas evolūcija man ir beidzot arī sagrāvusi šajā epizodē. Man ar to saldējumu ir labāk, bet viņš tā kā visu laiku ir jāēd, lai es nejustu to, kas tur notiek tajā mutē. Bet tas laikam, kas man vienkārši šobrīd ir ļoti aktuāli, tas ir ne tikai varbūt jaunajiem aktieriem, bet vispār cilvēkiem, man ir ārkārtīgi svarīgi nezaudēt cilvēcību. Un tas arī ir attiecināms uz, varbūt jauniem aktieriem vienmēr saglabāt tādu kopības, komandas sajūtu. Un skaidrs, ka vienmēr būs līderi un cilvēki, kur varbūt nebūs tik vadoši, bet nezaudēt, to varbūt palīdzīgo roku. Jo tas, manuprāt, ir svarīgākais, kas ir tā cilvēcība. Man arī ir ļoti grūti sakoncentrēties, bet es, manuprāt, izspiedu no sevis visu, ko es varēju. Tu saprati, ko es domāju. Es sapratu, ko tu domāji. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un paldies, ka tu esi tik cilvēcīgs un iedevi man saldējumu. Tagad, novelkot svītu, pirmkārtām apsveicu. Tu esi tikusi galā, domā, līdz karstajiem jautājumiem. Tu esi pierādījusi, man liekas, ne tikai sev, bet arī visiem pārējiem, ka ar karstiem ēdieniem tu arī vari tikt galā. Jā. Pārsteidz arī varbūt pati sevi. Jā, bet
ko es tiešām negaidīju, ka ir ļoti grūti koncentrēties un runāt to darot. Tu vienkārši aizmirsti, ko tu man jautā. Bet man likās, ka es neaiziešu līdz galam pie tā sešinieka, kur tas bija šeit, tad, kad es viņu pagaršoju, un tad, kad viņš nostrādāja, bet saldējums palīdzēja, bet tad, kad viņš nostrādāja, man likās, ka desmitnieks nebūs. Vienīgā problēma ir šeit, ka es tikko nedaudz iesmērēju sev degunā šo kādu no šīm mērcēm, bet jā, ok. Kur mēs tevi varbūt tuvākajā laikā rudens sezonā varēsim kādā jaunā projektā satikt, redzēt, kas jauns tavā dzīvē? Nu, manā dzīvē sāksies tas, ka es sākšu laist savu bērnu dārziņā un es sākšu strādāt. Es nāku atpakaļ uz Dailes teātri. Mans atvaļinājums būs beidzies un pirmais iestudējums būs pie mana mīļā režisora Dmitrija Petrenko. Jaunajā zālē būs Smirdzošā pilsēta, kur es kopā ar 3 vīriešiem, ar Andri Buli, Lauru Dzelzīti. Taviem dzīves vīriešiem. Salikās un ar Mārtiņu Upinieku. Ar šādu trio puišiem mēs spēlēsim izrādi. Tas būs mans pirmais un tagad tuvākais projekts, uz ko skatītāji varēs droši nākt un vērot. No Kaupēna mans mīļais. Jā. Pie apģērba dizaina. Jā. Pie akmens. Jā, arī tas ir ārkārtīgi. Tas arī banānu spēlēt. Jā. No bērna aizkulisēs līdz aktrisei pusaudzei, līdz Anetei Kursītei šodien. Jā. Paldies tev par šo raidījumu. Paldies tev, forši, ka uzaicināji. Paldies tev. Paldies tev, tā. Atā.